vakaru. Pavasaros straujējās Daugavā budināja postus, lai budinātu uz pilsētu, lielpilsētu Rīgu, Vaļķis. Un ja kāds piebrauca tā ļoti tuvu tiem Melna atveram, vai Trakajam atveram, tā to dēvē, tad plosts tika samalts, un viss, kas tika viņam tuvāk, tika ierauts iekšā. Tā arī kādā vienā reizē plosta puiši bija pārāk tuvu pieslidinājuši Trakajam atveram, un tas, ka rāva visus iekšā sevī samaldams baļķis, lupatās, tikai vienam puisim palika dzīvam. Raudāja tajās reizē gan sievas, gan mātes, gan meitas. Raudāja un sēroja. Bet ko jūs domājat? Nākamajā gadā tas puisis, kas palika dzīvs, to cirvīti, ko viņš bija iecirtis plosta baļķī, atrada. Bet atrada viņu pie Kokneses Pērses upes krastā. Nu tā mēs domājam, ka mums zem Daugavas ir kāda slepena eja uz Koknesi.